kad es mācījos skolā un man vajadzēja kaut ko salīmēt, man bija tikai viena līme. Tā bija PVA līme. Tagad es izaugu, man ir daudz nopietnāki darbi. Un, kad es kaut ko remontēju, būvēju, man vajag tādu universālu, bet daudz nopietnāku līmi. Kāda ir tā nopietna līme? Tev noteikti noderēs mūsu līme blīve. Ja? Līme ar ļoti plašu pielietojumu. Der stiklam, metālam, betonam, kokam, dažādiem materiāliem. Sanāk, tā ir universāla līme, visu var līmēt. Jā, ļoti universāla līme. Un ar ko viņa atšķirās no citam līmam? Kādas ir tas priekšrocības? No citām atšķirās ar universālu pielietojumu, ļoti lielu izturību, ja, to arī video beigās redzēsiet, un plašo pielietojumu. Ja, tātad ļoti dažādu materiālu salīmēšanas spējas. Piemēram, ar ko var salīmēt? Var salīmēt metālu, koku, stiklu, daudzas plasmasas. Principā var salīmēt visus materiālus, ko izmanto būvniecībā. Cik ilgi žūst? Žūšanas laiks nav mazs, ja, bet šajā gadījumā tas ir liels iegūms pašam līmētājam. Tātad var salīmēt sarežģītas detaļas. Ja. Tu vari uzklāt līmi un otru detaļu nolikt precīzi tieši tā, kā tev vajag, nofiksēt. Tad jāpagaida 24 stundas, kad viņi ir pilnībā sacietējuši. Mēs, es domāju, tagad uztaisīsim dažus eksperimentus un parādīsim, cik tiešām viņa ir stingra, cik noturīga, un paskatīsimies praksē. Bet ir vajadzīgs taču kaut kas papildus. Es nevaru vienkārši paņemt un kaut kā līmēt. Jā, ar pirkstu tev nesanāks izspiest, ja? Tāpēc ir vajadzīga līmes pistole. Universāla līmes pistole derēs gan līmē blīvē, gan daudzām, gan visām pārējām. Bet tā ir tā standarta līmes pistole. Es varu tur gan špakteļu masu kaut kādu izmantot, gan visu. Tā ir tas standarts. Tā ir parastā, kas ir domāta 300 ml tūbām. Tā ka visticamāk, ka tev jau tāda mājās ir. Kaut izmantot līmi blīvi ir ārkārtīgi vienkārši. Kristaps vienalga parādīs, kā to darīt pareizi. Sākumā mums ir jāsaprot, cik daudz līmi būs vajadzīga. Ja? Un attiecīgi šeit uz galīša ir vairākas iedaļas, gan tādai pavisam mazai un smalkai līmes kārtiņas uzklāšanai, gan jau pavisam lielākām. Tā. Un varam vienkārši nogriezīsim pirmo. Un, lai veidotos efektīvāk tā šuve, nogriezīsim arī nedaudz tā kā trīsstūrī. Ja. Mēs pēc tam stiklu virsū liksim, tad varēs redzēt, cik tas ir skaisti. Tā, šeit izduram. Okay. Ja ir jāsalīmē divas ļoti plašas virsmas, vēlams līmi klāt pa kārtām, lai gaiss tiek šuvei pa vidu. Ja? Tūlīt parādīšu, kā tas ir. Liekam otru detaļu virsū. Varam uzspiest. Ja ir nepieciešams, viņu var arī nedaudz tā teikt, paregulēt, pieregulēt, ja, tā kā pēc vajadzības. Ja. Un šeit tad arī veidojās tās gaisa kanāli, ja, jo līme žūst ar gaisa mitruma klātbūtni, ja, kas šeit ir jāņem vērā. Piemēram, ziemā ir ļoti sauss gaiss. Ja? Tātad ziemā šī pati līme žūs daudz ilgāk nekā vasarā, piemēram, lietus laikā. Ja? Tā, pirmais eksperiments. Mums ir koka gabals, kurš ir pielīmēts pie ģipškartona. Teoretiski es domāju, ka būs noplēst diezgan viegli, tāpēc, ka ģipškartonam tā ir papīra slānis. Skatīsimies. Ja vienkārši raut uz augšu, nekas nesanāk. Tagad es pamēģināšu palocīt. Tā sanāca. Jā.
Bet bija diezgan stingri. Nav tā, ka es baigi viegli viņu atrauju nost. Varbūt gribēšu šo pamēģināt. Es baidos, ka es stiklu saplasīšu. Šeit ir ļoti daudz līmes, liela virsma, un diez vai es varēšu. Stiklu arī diez vai es saplasīšu. Nu, pamēģini, varbūt sanāk. Saplēs stiklu. Jā. Nē, es nevaru. Labi, es domāju, tas neriskēsim ir ar savu veselību un necentīsimies sevi sagriezt, bet mums ir citi stiprību pierādoši eksperimenti padomā. Līme blīva ir unikāla ar to, ka var uzlikt ļoti, ļoti tādu biezu slāni, un viņš veidos kā tādu gumiju, kura super stipri būs piestiprināta, pielīmēta pie detaļām. Un šeit, kā redzat, šeit ir daudz līmes. Tiešām izskatās, ka tāds gumijas slānis. Un ir ļoti elastīgi. Es varu locīt, bet es nevaru noraut. Pilnīgi. Es varu gandrīz uz 90 grādiem, bet noraut es nevaru. Nu, diez vai sanāks. Pamēģināsim divatā, jā. Nesanāk. Nebūs. Nebūs. Jā. Un tagad ir laiks pāriet pie tiešām nopietniem eksperimentiem. Mēs pamēģinājām salīmēt metālu ar metālu. Un tagad varēsim tā iekarināt un paskatīties, vai var izturēt tā kā cilvēku vai nevar. Esmu sajūsmā. Tiešām ir unikāla līme, ar kuru var salīmēt pilnīgi jebko. Jā, tad, kad jums vajag kaut ko salīmēt, nāciet uz Urtu veikalu pēc līmes blīves.